Sveicināti! Esmu Ivita Faituša, profesionālās maģistra studiju programmas Starptautiskās finanses direktore. Studējot Starptautiskās finanses maģistra studiju programmā, tu apgūsi uzņēmumu pārvaldību un darbības organizāciju, piemēram, finanšu risku pārvaldību, biznesa un informācijas tehnoloģiju stratēģisko mijiedarbību, projektu vadīšanu un citus. Finanšu kursos būs iespēja apgūt korporatīvās finanses, finanšu tirgus, starptautiskos revīzijas un finanšu pārskatu standartus, tāpat arī starptautisko nodokļu politiku un riska kapitāla un startupu izveidi un finansēšanu. Zinātniskā darba un tā organizācija apgūsi datu vizualizācijas metodes, pētījuma metodoloģiju un prognozēšanas metodes, kas noderēs maģistra darba izstrādē. Studiju ilgums ir 1,5 gadi, ja esi apguvis bakalaura izglītību 4 gados, vai arī 2 gadi, ja tavas bakalaura studijas ir bijušas 3 gadus. Studiju forma – pilna laika klātiene, 2 semestrus ir teorētiskie kursi un 6 kredītpunktu prakse, un savukārt 1 semestris ir paredzēts maģistra darba izstrādē. Lielākā daļa programmas mācībspēku ir nodarbināti nozares institūcijās vai ir pētnieki ekonomikas nozarē, tādējādi sekmējot jaunāko praktisko un zinātnisko atziņu ieviešanu studiju procesā. Programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus profesionālus speciālistus darbam starptautisko finanšu jomās, atbilstoši profesijas standarta finanšu analītikas prasībām. Studijās tiek piedāvāti studiju kursi un vieslekcijas angļu valodā. Ja tava bakalaura izglītība ir ekonomikas, finanšu vai biznesa jomā, un finanses un skaitļi ir tas, kas tevi aizrauj, un vēlies veidot karjeru bankā vai starptautiskā uzņēmumā, profesionālā maģistra programma Starptautiskās finanses ir domāta tieši tev. Un tagad aicinu jūs nostīties video, kur mūsu absolvents Otto dalās ar savu pieredzi un viedokli par starptautisko finanšu programmu. Esmu Otto Abrams, absolvēju maģistra studiju programmu Starptautiskās finanses un izdarīju to 2023. gada martā. Studiju programmas ietvaros studentiem viena no iespējām ir mācīties pie starptautiski un Latvijā pazīstamiem pasniedzējiem, piemēram, profesoru Godumaņa vai profesoru Prohorovu. Šis studiju programmas students pārsvarā jau ir darbojošs profesionāls, kuram ir praktiska pieredze finanšu jomā, un viņš vēlas papildināt savu zināšanas, gūt detalizētāku priekšstatu par dažādiem finanšu aspektiem. Pārsvarā uzsvars tiek likts uz praktisko sadaļu, jo, kā jau minēju, lielākā daļa no studentiem šajā programmā ir jau darbojošies profesionāļi. Un līdz ar to students pat pieprasa mācībspēkam tieši šo praktisko sadaļu vairāk nekā teorētisko, bet teorētiskā sadaļa arī netiek atlikta malā.